I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. Pat nezinu, ar ko lai sāk. Laikam jāsāk ar pašu gonku. Veiksmīgs starts izdevās no 3. uz 2. Veiksmīgi it kā skrējām projām. Bija izcils temps. Pirmo reizi, man liekas, saucamais in the zone. Uz kaut kādiem 5-6 apļiem iegāja tunelī un tādas dublēju apļu laiks bija tiešām interesants sajūtas. Un pēc gongas izbraucot sapratu, ka šodien nodrošināja pirmo titulu savā karjerā īsajā autosportista un kļuva par Baltijas čempionu. Sajūtas foršas, nedēļas nogale izcila, labi pavadīts laiks, tīra braukšana, interesanta, aizraujoša braukšana. Un tiešām paldies konkurentiem par labām cīņām, paldies komandai, kas palīdzēja uzturēt mašīnu kārtībā un vienkārši nodrošināt foršu atmosfēru. ABC ir forša, brauciet, piedalieties. Nu, gāja grūti. Sīva cīņa, ļoti spēcīgi pretinieki, ļoti labi braucēji, pieredzējoši var redzēt. Jā, pat cik es tikai pirmo sezonu braucu, ļoti grūti ir. Vēl ir mācīties un mācīties. Bet paldies par cīņu, paldies par gonku. Ļoti dabūju lielu prieku. Sākot jau no vakardienas bija problēmas ar tehniku. Un centāmies viņus kaut kā tur salabot, bet tāpat nekas nebija sanācis. Tāpēc braucām kā braucām. Otrajā braucienā man pazuda bremzes, tāpēc arī tur izstājos no viņas. Un kopumā neteiktu, ka būtu labi. Gribētos labāk nākošreiz. Nobraukt 3. gonka. Gonkā paliku 3. Startā, kā sākām, Stikuts bija priekšā, es 2. Nauris tomēr izvēlējās bišķiņu vadībā, un tam es paliku aiz viņa. Un tā arī, principā, visu gonku nobraucām un mēģināju saglabāt mieru, nemēģināt nekur lekt viņam priekšā, vēl kaut ko. Un 10 apļus nobraucām, finišēju un pirmais lielais podijums, 3. Paldies! Izcīnīju pirmo vietu Pērnavas Summer Race 2024, bet es neesmu priecīgs, jo es varēju nobraukt labāk, pirmkārt. Tad no 3 gonkām vienā man bija 2. vieta un 2 es biju 1. Bet es varēju nobraukt labāk. Es varēju 1. dabūt 1. vietu. Un pēdējā gonkā man bija cīņa ar sevi, jo tad, kad tu redzi, ka tev kāds ir spogulī, tu sāc kļūdīties, tad tu sāc cīnīties ar sevi, tev liekas, ka mašīna nebrauc, riepas karstas, sāc zaudēt laiku, bet kaut kā es sanācu sakārtot savu domas un vispārējo un nobraukt gan ātri pēdējos apļus, kas atļauj izcīnīt to 1. vietu. Bet kopumā, bišķi vilšanās, ka nav varbūt iespējas pacīnīties vairāk ar līdzīgākiem braucējiem šo sezonu. Pēdējo 2 braucieni bija tā, ka, manuprāt, Nauris īstenībā bija ātrākais šodien, vienkārši viņam, diemžēl, bija tas svars klāt. Bet tā bija, protams, uzvarēt vienmēr ir forši. Tā kā varbūt tiekamies kādā gonkā nākamgad. Fantastisks weekends Pērnavā. Vēl gan nav beidzies, vēl paredzēta 2 stundu gonka. Pirmo reizi mūžā braukšu, redzēs, kā ies. Cerams, ka pietiks spēka un jauda. Pašam par sevi, manuprāt, ir prieks. Bija forša gonka.
bija cīņa, bija kaut kādas varbūt kļūdas, kaut kādas izdošanās. Bet trasa šodien super laiks, super un komanda mums ir ļoti fantastiska ar palīgiem mehiem. Paldies Jānim un visiem, kas rūpējās par to, lai mēs varētu maukt, gāzt un galvu nesāpēt par kaut kādiem tehniskiem sīkumiem. Un, nu jā, redzēs, bija dažas varbūt nesmukuma situācijas no citiem sportistiem pēdējā braucienā. Apstīsimies, ko tiešnieks saka, gribu dzirdēt viņu viedokli, un tad jau redzēsim rezultātus. Pagaidām neko nekalkulēju, nedomāju. That was great. That was really great.